Ko tad nozīmē justies slikti menopauzes laikā? Sūdzība, ar ko sievietes arī visbiežāk vēršas pie ārsta, un tie, protams, ir karstuma viļņi. Jā, tātad tie ir tādi pēkšņi karstuma viļņi, kas vienkārši no šāda no tā paši par sevi uznāk, un tad sievietē kļūst ļoti karsti, viņi varbūt nosvīst, piesargst. Protams, ka to visu redz arī apkārtējie, un tas rada pietiekami lielu diskomfortu. Jā. Tātad šie karstuma viļņi var būt gan dienā, gan naktī, un īpaši naktīs, ja tie ir bieži, tas traucē miegam un ļoti būtiski ietekmē miega kvalitāti, līdz ar ko sieviete nevar atpūsties. Ja viņa nevar atpūtusies, tad viņa nevar pilnvērtīgi dienā darboties ar saviem dienas darbiem. Varbūt arī tā, ka šie karstuma viļņi nemaz nav tik ļoti izteikti un traucējoši, bet, varbūt garstāvokļu izmaiņas ir nomāks garstāvoklis, nav enerģijas, neko negribas. Diezgan bieži ir arī tāda sūdzība kā atmiņas traucējumi, kā tāda migla, ja, ka nav tas domāšanas asums, nespēja vairs tā ātri domāt, tad atmiņas caurumi, ka pēkšņi aizmirst kaut kādas lietas elementāras. Samazinās darba spējas, jau uz visa šī te fona. Es tev palīdzēšu drosmīgi pieņemt pārmaiņas, ko tavā dzīvē ir ienesusi menopauze. Ar pareizu pieeju un atbalstu tu vari kontrolēt menopauzes simptomus, tu vari dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.